Because this feature is... Mēģināsim parādīt nelielu ainiņu, kā norisinājās šo te Ziemassvētku kauju Ložņuteju kalnu ieņemšanu, kurā piedalījās latviešu divas brigādes Sibīrijas strēlnieku bataljona sastāvā. Mēģināsim iztēloties, ka tagad ir tumšs, ir 5 naktī, vai pareizāk sakot 5 no rīta, tā ir ziema, un mums posteņos pirmajā līnijā ir sardze, kas cenšas novērot priekšējās pozīcijas, bet mēs saprotam, ka šīs te rutīnais darbs maiņās, karavīri mainās, viņi noguruši, un, protams, kad 4 līdz 5 pulkstenis, tas ir tas pulkstenis, ko zinātne pierādījusi, ka tas ir parasti cilvēkam dziļākais miegs, ja bija lielākais nogurums. Tās ir tās stundas, kad cilvēks zaudē vislielāko modrību. Acīm redzot, mūsu pulkveži tā laika, plānojot šo operāciju, ir ņēmuši šo aspektu vietā, un tāpēc tika izvēlēts pulkstenis 5 agri no rīta, lai uzsāktu šo te plašo operāciju, kas bija no Babītas ezers līdz Rīgas Jelgavas šosei, apmēram 30 km radiusā, bet pats veiksmīgākais posms bija tieši Ložņuteju kalns, kas atrodas no šejienes dažus kilometrus priekšu. Mēs imitēsim Ložņuteju kalnu, jo tur šodien būs citi pasākumi, un mēs mēģināsim izspēlēt, kā aptuveni varēja izskatīties tā laika kaujas notikumi. Mums ir priekšējā līnija, aizmugurē ir blindāžas pie otrās līnijas, kur atpūsās vācu karavīri. Viņi joprojām tur guļ, jo šie ir tikai sargposteņi ik pa 10 metriem. Un priekšējās līnijās latviešu strēlnieki lēnām sāk savu uzbrukumu, tādā veidā mēģinot nakts aizsargā pietuvoties klāt tuvākajām līnijām, vāciešu pozīcijām un mēģināt, teiksim, veikt uzbrukumu, ar ko ir interesanti tieši šī te kauja. Kauja ir interesanti ar to, kad Pirmā pasaules kara vēsturē pirms uzbrukuma nebija izmantots lielgabalu uguns, respektīvi artilērija nestrādāja tādā veidā, lai nenodotu to, kad gatavojās liels masveida uzbrukums vāciešu pozīcijām. Strēlnieki nolēma, ka viņi nesagatavos, kauju sāks bez artilērijas uguns, jo principā, kā mēs zinām arī Ukrainā, lielākais kara dievs, tā ir artilērija. Parasti artilērija mēģina nolīdzināt visas pozīcijas un tad iet kājnieku uzbrukumā. Šī gadījumā, lai uzbrukums būtu pēkšņs, vāciešiem negaidīts, artilērija netika iesaistīta un līdz ar to tad vāciešus latviešiem izdevās pārsteigt nesagatavotus. Un šis ir tas mirklis, kad vācieši it kā vēro, bet tanī pat laikā kāds varbūt jau ir iesnaudies pie plintas, ja, maiņa ir ik pa 2 stundām, ja ar lielāki mīnusi, tad tas ir ik pa 30 minūtēm mainās karavīri, viens otru sardzē maina. Katrā gadījumā mēs mēģināsim izspēlēt šo te kauju, kas notika šeit pirms vairāk nekā 100 gadiem. Tiek mestas rokas grāmatas uz vāciešu!
Ukraiņiem bija diezgan neveiksmīgs. Šis te uzbrukums savukārt tieši, kur piedalījās Latviešu 2 brigādes, viņš bija veiksmīgs un Ložmetēju kalnu ieņēma.